Labdien! Šodien mēs jums pastāstīsim par arhitektūru, ražu, alam un apģērbu viduslaikos. Viduslaiku arhitektūra harmoniski apvienojama varenība un praktiskums. Gotiskais katedrālis ar saviem augstajiem smāliem un vitražiem simbolizēja garīgu pacelījumu, savukārt cietoksni ar masīvām sienām un torņiem liecināja par nepieciešamību aizsargties. Raža un daba bija nozīmīga viduslaiku sabiedrības dzīves daļa, jo ekonomika balstījās uz lauksaimniecību. Auglīga zemes deva bagātīgu graudu, dārzeņu un augļu ražu, kas bija uztura pamats. Dabas skaistums tika cildināts literatūra un māksla, un tautas svētki bieži sakrita ar nozīmīgiem lauksaimniecības cikliem, piemēram, seju vai ražas novalkšanu. Alas viduslaikos bija gan praktiskas, gan mistiskas nozīmes vietas. Tas tika izmantos kā patvērums slēptuves. Derīgie izrakteņi, kas tika iegūti kalnu apvidos, bija būtiski ienākumu avoti un nepieciešami amatniecībā, piemēram, metāla apstrāde. Pazemes ūdeņi, kas bieži plūda alas, kalpoja kā tīra ūdens avots vietējām kopienām un bieži tika uzskatīti par svētiem, saistīti ar leģendām un nostastiem. Viduslaiku apģērbs atspoguļoja ne tikai cilvēka sociālo statusu, bet arī reģiona tradīcijas un klimatiskus apstākļus. Zemnieki valkāja vienkāršu praktisku apģērbu no līna vai vilnas, kas bija piemērots ikdienas darbam un nodrošināja siltumu augstākajos gada laikos. Sievietes bieži nesa garas kleitas un priekšautus, bet vīrieši bikses un tunikas. Turpretim džilstīgu apģērbs izcēlās ar greznību. Tas tika šūts no dārgiem audumiem, piemēram, zīda un samta, un bieži dekorēts ar izšuviem, perlēm vai dārgakmeņiem. Apģērba krāsa un kvalitāte bieži vien norādīja uz tā valkātāja bagātību, jo spilgtas krāsas un smalkas drānas bija pieejamas tikai turīgajiem. Visiem paldies par uzmanību! Jauku dienu!